Labvakar, Jāni. Labvakar, skatītāji, klausītāji, gadu laiku sekotāji, gadu laiku vērotāji. Ir pagājis laiciņš, un es esmu atgriezies atkal. Zinu, ka neregulāri. Tie, kas man pazīst dzīvē, es parasti runāju maz. Bet tad, kad man ir ko teikt, tad es neklusēju. Lūk, manuprāt, ir pienācis labs brīdis atkal runāt par investēšanu. Tikai virspusē izskatās, ka es neko nedarītu gadu laiku stāstā. Es gluži vienkārši vairāk laika esmu fokusējies darbam, tādam aizkadra darbam. Mazāk izklaidēju, vairāk veltot laiku tiem, kas grib mācīties, grib tiešām ienirt zināšanās. Līdz ar to šodien ir tā retā iespēja, kad es esmu atnācis gan izklaidēt, gan kaut kādā veidā bagātināt arī tādu plašāku publiku ar to, ko mēs šeit varētu iedot. Un iedot mēs varam no tā viedokļa, ka mans viesis Jānis pārstāv Taveksu. Un Taveks man ir aicinājis piedalīties šā gada decembrī, 6. decembrī, notiks konferences par investēšanu dārgmetālos. Lūk, un spriežot par tēmām, radās sajūta, ka auditorija, kura ir uzaicināta un kura pievienosies klausītāju rindās, būs stipri daudz jaunu, nepieredzējušu investoru. Un tā sajūta bija tāda, ka vēl pirms šīs konferences apmeklēšanas būtu prātīgi iedot tādu papildinošu, sagatavojošu materiālu. Tad, lūk, mums ir dažādas tēmas, ko mēs gribam šodien jums palīdzēt parisināt, bet no viena galva droši vien vispirms mēs varētu iepazīties. Es savu iepazīšanos principā jau esmu palaidis video sižetā. Lūkšu Jāni, lai viņš pastāsta, kāds ir viņa ceļš līdz darbošanās ar dārgmetāliem, cēlmetāliem, un tad skatīsimies, ko mēs tālāk varam spriest un runāt. Jāni, stāsti. Jā, tā tad mans ceļš uzņēmumā Taveks sākās pirms vairāk kā 15 gadiem. Es pārgāju no banku nozares uz Taveks strādāt un diezgan ātri nonācu dealinga departamentā. Tiecīgi esmu pārdzīvojis visus tos gada laikus, kas Zeltam bija gan ziedu laiki, gan netik labi gāja, jo nav tā, ka tā dārgmetālu cena iet vienmēr uz augšu un viss ir labi. Tas ir tikai normāli, kad ir arī kaut kādi kritumi, tāpēc šo gadu garumā ir gūta diezgan liela pieredze tieši dārgmetālu tirgu. Okay. Es saprotu, ka kādreiz Taveks mums vairāk visiem ir asociējies ar valūtas maiņu. Varbūt var druskuņi pastāstīt, kā tagad ir un kāds ir fokus šobrīd un kā tas ir, kas vispār šobrīd notiek valūtas maiņas stāstā arī? Lai kā daudziem gribētos, varbūt tā skaitā nauda tomēr nepazūd. Valūtas maiņas bizness ir, strādā un cilvēki pat šobrīd es teiktu, kad ceļo vairāk uz tādām eksotiskām valstīm, kur karšu norēķini nav tik pieejami. Tāpēc bija kritums valūtas maiņas biznesā pie eiro ieviešanas, kad cilvēki ceļoja pārsvarā pa Eiropu, bet tagad jau tuvie galamērķi laikam ir cilvēkiem apnikuši, un viņi meklē ar vien eksotiskākus galamērķus. Un,
tajās valstīs vēl joprojām skaidra nauda ir. Galvenais norēķinu veids, un ir pat vietas, kur kartes vispār nepieņem, un tad cilvēki tādi, kas ir 100% elektroniskās naudas piekritēji, nedaudz aplaužās aizbrauc uz tādām valstīm, saprotot, ka ir bēdīgi. Jā, bet droši vien, ka arī tas pieprasījums pēc eksotiskām valūtām arī droši vien ir cikliska parādība, un droši vien, ka tādos labos gados ir lielāks īpatsvars tam pieprasījumam pēc eksotikas, un tad, kad mums uznāk liesāki gadi, tad droši vien tas sašaurinās, ja? Jā, pavisam noteikti pēc valūtas maiņas arī apjomiem var saprast, kas notiek valsts ekonomikā, un pavisam noteikti var redzēt, kur cilvēki ceļo, kādi cilvēki ceļo, vai tur tās summas ir mazākas, lielākas, un pēc tā valūtas maiņas apgrozījuma var diezgan labi saprast, kas tai tautai īstenībā darās. Bet droši vien pieliekot punktu par valūtas maiņu, varbūt, kad kas ir tas, ko tu šobrīd redzi? Tu redzi labus gadus vai tu redzi tādus liesus gadus apkārt vidē cilvēku rīcībās? Es neteiktu, ka ir liesi gadi, lai kā daudzi negribētu to pieņemt, bet ir naudas masa apritē ir diezgan liela. Ar visu to naudas drukāšanu tā nauda jau nekur nepazūd. Tāpēc ir cilvēkiem ir nauda, cilvēki ceļo, cilvēki investē un jā. Ir daļa, kam tas dzīves līmenis nav mainījies, bet pavisam noteikti tā naudas masa ekonomikā ir daudz lielāka nekā daudz gadus atpakaļ. Labi, bet varbūt tad vēsturiski tātad TAVEX un valūtas maiņa. Un kas ir tas pavērsiena punkts un kas ir tas brīdis, kad TAVEX ir ienācis prātā, vai kā, varbūt drusciņi vispār var ieskicēt mums, kas ir TAVEX, drusciņi, lai mums būtu tāds konteksts, jo arī man, būšu godīgs, arī bija jaunatklājumi. Pastāst drusciņi, kas ir stāstāms? Jā, tātad TAVEX grupa tika dibināta Igaunijā 1991. gadā, un ne ar valūtas maiņu saistīts bizness. Tātad Igaunijā mācas uzņēmums saucās TAVID. Principā sāka ar video kasešu nomu, Tallina video kasetes TAVID. Tā arī radās tas nosaukums. Un, principā, kad Baltijas valstīs izveidojās savas valūtas, Igaunijai arī ir diezgan cieši saikne ar Somiju. Attiecīgi tur tā tirdzniecība notiek un vienmēr bija vajadzīga valūtas maiņa. Un tad uzņēmuma īpašnieks principā saprata, ka valūtas maiņas bizness ir tas, kas cilvēkiem ir nepieciešams, jo katrā valstī ir sava valūta, cilvēki tomēr braukā, pērk preces, mēģina tirgot. Tajos laikos, kā jau visi kaut ko mēģināja tirgot, lai nopelnītu. Un sāka mainīt. Meklēja atrast savu vietu zem saules jaunajā ekonomikas režīmā. Jā, sāka mainīt valūtas. Tātad sākumā Tallinā, 96. gadā atvēra filiāli Helsinkos, Somijā, kas bija diezgan loģiski, ņemot vērā viņu valstu tuvību un to prāmju satiksmi. Un 2002. gadā atvēra arī pārstāvniecību Latvijā. Tātad, principā, bija tikai valūtas maiņas bizness. Un 90. gadu beigas 2000 sākums, kad tas kapitāls jau bija sapelnīts un kā jau jebkurš uzņēmējs grib pasargāt to savu kapitālu, nopelnīt to nenāk viņš tik viegli. Un redzot, kas notiek ar valūtām, pavisam noteikti valūtas nebija tas, kur bija mērķis glabāt savus uzkrājumus un nopelnīt to naudu. Un esot komandējumos izbraucienos, Āzijas valstīs tika iepazīts investīciju zelts, jo mūsu valstīs, kas bija tajos laikos, bija tikai kaut kādi juvelieru izstrādājumi, kas tā vienīgā saskarsme ar zeltu.
Un, jā, uzņēmuma īpašnieks nopirka investīciju zeltu, atveda to uz Igauniju, un tad pie dīleriem gāja prezentēt savu jaunāko biznesa ideju, kad varētu sākt tirgot zeltu. Dīleriem pirmā reakcija, kas tas tāds vispār ir? Ej prom ar savu ideju, mēs mainām naudu, mums te viss griežas, viss ir ok, nevajag mums nekādu zeltu. Kuram vispār vajag kaut kas, kāda jēga no tā zelta? Un tad tomēr kādi draugi sāk interesēties un pamēģināja izlikt tirdzniecībā to zeltu. Un, protams, viss pārdevās, bet uzņēmuma īpašnieka tā ideja palika nemainīga, ka viņam vajag to zeltu un viņam vajag to daudzumu, kas viņam bija. Un tad dīleri meklēja, kur vien varēja. Nebija tik viegli tajos laikos iegādāties investīciju zeltu, un tad tur lidoja gan uz Āziju, gan uz citām valstīm, meklējot, kur vispār var atpirkt, jo priekšnieks saka, vajag izdarīt. Jā, un tad 2004. gadā Eiropas Savienībā pieņēma to, ka tas ir ar nodokli neapliekams investīciju aktīvs. Tad tas pieprasījums sākās, bet arī nebija tā, ka tur visiem vajadzēja, principā visus vajadzēja izglītot, kas tāds ir, kāpēc vajag, jo 2002. 4. gads unce maksāja 300 eiro. Viena unce. Un, jā, tad tas apjoms nebija liels, un katru gadu ar vienu vairāk cilvēku saprot, ka tas ir viens no aktīviem, kur būtu jāinvestē, kur ir jāieliek daļa no saviem uzkrājumiem, tīri, lai pasargātu pret inflāciju. Jo sākumā jau tas zelts bija tikai viens no mērķiem bija, teiksim tā, līdzekļu pasargāšana no inflācijas. Sākumā nebija tur ne kaut kādi ģeopolitiskie riski, nebija, tur bija valstīm problēmas, tur Kiprai un Grieķijai, Eiropā, bet nebija tādu mega lielu. Tagad labi. nāk jaunas problēmas, kas dzen tos investorus uz zelta pusi. Labi, par tādām aktualitātēm mēs esam iedomājušies, ka mēs pastāstīsim drusciņu uz priekšu. Mēs runājam dažādos terminos, kas iespējams ir tāli un neaizsniedzami. Ja klausītājiem ir sajūta, ka vajag kaut ko precizēt, uzdodiet jautājumu komentārā. Ja zvaigznes saliksies, tas jautājums būs man priekšā, un mēs viņu mēģināsim atbildēt. Un principā, jebkurš jautājums mēs gribam, lai šī saruna ir pēc iespējas tāda dzīvāka. Līdz ar to lecat iekšā ar savām domām un idejām, mēģināšu to visu likt kopā. Jāni, vēsture ir laba lieta, un es daudz reizi esmu teicis, ka vēstures zināšana ir diezgan liela atslēga uz to, lai mums izdotos nākotnē. Bet mums ir jāiet tālāk, mums ir drusciņi jāsaprot, kas vispār ir teikuma priekšmets. Es ļoti bieži saskaros ar cilvēkiem sarunās, ka cilvēki saka, jā, es arī investēju zeltā, jā, es arī esmu sapratis, ka uzkrājumi jāveido zeltā. Un tas risinājums, ko cilvēks ir izvēlējies, viņš runā par to, ka viņš pērk vienkārši vairāk nekā viņš to būtu darījis. Vārds sakot, apzināti pērk pēc iespējas vairāk, pērk juvelieru izstrādājums sievai, meitai, dēlam, vienalga. Nav būtiski. Būtisks tā tad ir šis te forma, izpildījums. Tā ir tā sajūta vai tā ir tā izpratne, kas šobrīd ir diezgan izplatīta. Un es gribu, lai tu drusciņi pastāsti, kas ir tā darbošanās, ko mēs šeit saucam par investēšanu zeltā. Kāpēc viņi atšķirās un kas tas tāds ir?
Jā, varbūt, lai gari neizplūstu, tātad investīciju zelta. Mums ir laiks. Jā, divi varianti. Stieņi, likuma izpratnē tas ir jebkurš zelta stienis, kam prova ir virs 995, tad 995. prova pasaulē atzītos svaros, vai monētas, kas ir ražotas pēc 1800. gadā, ir bijis vai ir likumīgs maksāšanas līdzeklis tai valstī, kur izlaida, un cena nepārsniedz 80% virs zelta biržas cenas. Tātad, ja tas ir vairāk, tad tas vairs nebūs investīciju zelts, un tad mēs aizējam uz tavu to ideju, kad investē juvelieru izstrādājumos. Tas ir ir greizi, bet tur jāsaprot, ja tu pērc juvelieru izstrādājumu, tu viņu nesā, tev tas ir jāpērk, tas ir skaidrs, ka pirks no zelta, bet investēt juvelieru izstrādājumos un nolikt skapītī, tas ir pilnīgi greizi, jo pirmkārt, tur nav tīrais zelts, tur būs 58% labākajā gadījumā, sliktākajā 37,5%. Otrkārt, tiek samaksāts ļoti daudz par juvelieru darbu. Pievienotās vērtības nodoklis, tirgotāja uzcenojums. Attiecīgi, tur beigās zelta tā vērtība ir 30% no samaksātās cenas. Jo pusi parasti juvelieris, 21% ir pievienotās vērtības nodoklis, kas ir, kas jau to padara, nav tā investīcija. Jā, ir viens foršs, ka sievietes pērk zeltu vai dāvinījām zeltu, un viņas nesā viņu. Tas ir kā maksa par dizainu, par to izmantot. Tas ir ok. Bet pašā saknē nevaram mēs to nosaukt par investēšanu. Labi, tad, kad es sāku interesēties par šo jomu, un man tā pieredze ir jau no 2016. gada. Un man apkārt bija diezgan liels tukšums par šo tēmu. Un man bija liels pārsteigums, ka tas, ko tu tagad runā, par to pārmaksāto vērtību, un ka faktiski tikai trešdaļa ir tas, ko mēs samaksājam par pašu zeltu rotas izstrādājumos, juvelieru izstrādājumos. Ka tas, kas ir investīcija zelts, un ka tur tas procentiņš ir pavisam niecīgs. Varbūt drusmi pastāstīja, kāda ir tā atšķirība, lai cilvēkam tas priekšstats rastos. Par tieši zelta saturu? Tagad mēs konstatējam to, ka investēt zelta rotas lietās ir diezgan, varbūt, vieds lēmums. Tas viens no aspektiem ir šīs te pārmaksātā tā virsvērtība, ko mēs samaksājam par virsvērtību. Jā. Tad pastāsti, kāda ir atšķirība, ja tu investētu zelta stienī vai zelta monētā? Kas ir tas, kā viņš atšķirās? Tā proporcija. Var ņemt kaut kāds. Paņemsim tur 1 gramu tīra zelta stieni, ko cilvēks tur var atļauties investēt, piemēram, reiz mēnesi ceturksnī. Šobrīd tas maksā 125 eiro. Tā par 125 eiro tu saņem tīrā zelta 1 grama stieni, kuru var realizēt tālāk par 115 eiro nopaļosim. 10 eiro ir tas, ko tu samaksā par ražošanu, par piegādi, par tirdzniecību. Tas izmaksas pērkot fizisko zeltu. Par juvelieru izstrādājumu, tātad, pirmkārt, tur mūsu platuma grādos nav tīrais zelts izstrādājumos, tur visbiežāk ir 585. prova, kas nozīmē, ka 58% ir tīrais zelts, tad ir kaut kādi tur 40% sudrabs, varš, lai to krāsu dabūtu kādu vajag sarkano zelta. Par to 1 gramu 585 samaksās, varētu būt kaut kādi, 150 eiro, 170. Jā, cilvēkiem varbūt liekas, es to gramu nopirku tāpat, bet pirmkārt, tur ir tikai 58% zelta. Pārdodot atpakaļ, tu saņem 60 eiro, jo,
pārdodot to kā zeltu, attiecīgi vienmēr izmaksā tikai tā tīrā zelta satura. Vispārējais ir atšķirīgs, tas ir juvelieru darbs, pienots vērtības nodoklis, un tad tev jau jāmeklē pircējs varbūt kā izstrādājumam. Nu, to nevar saukt par investēšanu, ja nezinu, tur jāmēģina tirgot platformās un cik mēneši. Pirms investīciju zelta tas pamatdoma ir, kad tu nopērc, investē, kad tu esi pieņēmis lēmumu, un tu pārdot vari arī nekavējoties, tagad lēmums ir piefiksēts. Jā, un tā cena tātad grozās gan pirkšana, gan pārdošana grozās tuvu tai biržas cenai. Tas ir tas, kas atšķir investīciju zelta no dažādiem citu veidu zelta izstrādājumiem. Un tas, ko min Jānis, protams, ir, un paldies Jānim par to, ka viņš nepaņēma kaut ko tādu, kas izskatītos ļoti skaisti, jo tad, kad jūs pirktu 1 unci, piemēram, tad 1 unci, man liekas, šobrīd kāda 5% pārmaksa, ja tikai, vai apmēram. Varbūt Stieņiem mazāk, stieņiem tur būs 4%, monētām ir 5,5. Pat, jā. Tātad tā doma ir tāda, jo mēs lielāku nominālu pirksim, jo mazāk būs tā pārmaksa virs biržas cenas. Jā, jo šeit jau tās ir ražošanas izmaksas, kas arī ir juvelieru izstrādājuma ražošanas izmaksas, bet tātad monētu vai stieni uzkalt rūpnīcai, tās fiksētās izmaksas ir ļoti līdzīgas. Darba spēka, vispārējās attiecīgi nav īsti nozīmes uztancēt 1-gramīgo stieni vai 100-gramīgo, tās fiksētās izmaksas ir līdzīgas. Tāpēc tas, jo ir lielāks gabals zelta, jo tā lētāka būs pašizmaksas un mazāks uzcenojums. Labi. Tātad nopirkt, kā jau mēs saprotam, tātad mēs nonākuši pie tā, ka nopirkt ir iespējams. Pašā sākumā nepateicu, bet droši vien tomēr būtu svarīgi ieskicēt. Tātad mēs esam runājuši ar Taveksu. Toreiz pie manis es biju uzaicinājis ciemos Andri, kas ir uzņēmuma filiāls Latvijā vadītājs, un šī saruna mums bija pirms 5 gadiem, septembris, man šķiet 23. Un tas bija Covid laiks, un es jau kopš gada laiku projekta sākuma esmu runājis par to, ka ir jādomā par investēšanu zeltā. Un vienmēr esmu bijis advokāts šai izēvielu, bet galvenokārt tieši zelta. Par sudrabu es maz fanoju, bet tieši zelta. Un interesantā kārtā, tagad ir pagājuši 5 gadi, un daudz mēs apkārt redz, ka daudz ir attapušies. Jā, arī zelts. Pēkšņi ir konstatējums fakts, ka zelts ir izšāvis, kā mēdz sacīt tautā. Un es gribēju un runāju ar Jāni, lai viņš paskatās, kas te par šo laiku, kopš tās salīdzinoši zīmīgas sarunas šajā te Covid laikā, no tā septembra līdz šodienas novembrim, šī gada novembrim, kas tam mums te ir sanācis? Varbūt, ja mēs pieskāramies biržas cenām, tad Jāni pastāst, kas tur ir konstatējums. Jā, tad 5 gadi ir pagājuši. Un, tā kā jūs runājāt, cena bija aptuveni tur plus mīnus pāris eiro, 1600 par unci. Mēs runājam par cenu dolāros? Šobrīd eiro. Principā dolāri vai eiro palika, tur 2% starpība galā ir, tāpēc beigās pateikšu, nav tur nozīmes runāt eiro vai dolāros, bet šobrīd eiro, tātad 1600 eiro bija. Nebija viss rožaini, arī pirmais, īsumā pēc gada, 22. gada septembrī sanāk ienesīguma nebija, bija vērtības kritums, nepilni 7%, un pēc tam otrais gads tur plus 11%, trešais gads plus 9%, certais plus 30%, piektais plus 35%, un tur vēl tajos pāris mēnešos, kas paliek pāri, bija vēl 10%. Tas
cenas kāpums šo 5 gadu laikā bija 121% kopš sarunas ar Andriju. 121%. Jā. Pa vidu bija kritums. Jā, pirmais gads bija kritums, un kāds nākamais gads noslēdzās augstāk un augstāk. Nu jā, un interesanti, jā, es par to, ka pa vidu bija, un tas ir diezgan nozīmīgs, 7%, tas nav maz kritums. Un tas ir interesanti, jā. Var no savas puses drusku papildināt, kā man ir gājis. Es pērkot 16. gadā piedzīvoju apmēram 20% kritumu. Tātad no tās summas vai no tās cenas, ko es biju samaksājis, uz man liekas, 17. gadā bija atkritiens, un tad vēl 18. gadā. Var sakot, bija diezgan liels satricinājums. Man kā nepieredzējušai dvēselītei šajā jomā, es biju diezgan šokēts, jā. Un tas ir tas, kas ir jāatcerās, ja mēs runājam par investēšanu. Pie nosacījuma, ka mēs esam nopirkuši vērtību augstāku par cenu, mums par šo nevajag uztraukties. Jautājums, vai mēs zinām vērtību. Par vērtību mēs šodien nerunāsim, tam nav īsti laika un arī nav tāda mērķa, jo šis temats tiks noklāts konferences laikā. Es stāstīšu par to, kā es redzu zelta vērtību un kāpēc es šobrīd esmu mierīgs, kāpēc es daru ar zeltu to, ko es daru, bet nedaru to, ko es nedaru. Un es tikai gribu ieskicēt to, ka es bieži cilvēkiem saku un aicinu un mudinu iegādāties zeltu, bet ir jāzina to, ka ir situācijas, kuras zelta cenu koriģēs. Un mēs nerunājam par 7%. Vēsture rāda, ka var būt kritums. Tajās situācijās, ko es saucu par ziemām, jeb ekonomikas sabremzēšanās notikumos, zeltam arī cena kritīs. Ļoti būtiski, lai mēs investējot to zinām, apzināmies, saprotam. Un tas kritiens var būt arī lielāks. Bet daudzi šo dzirdējuši saka, ok, man viss skaidrs, es gaidu kritumu. Diemžēl tie, kas gaida kritumu, šobrīd ir diezgan lielā stresā, diezgan nepriecīgi par to, ko viņi redz. Tātad tiek saklausīts kaut kas viens, bet kaut kas cits netiek saklausīts. Tā problēma tā, ka mēs nevaram zināt, cik garš laiks vēl līdz ziemai, jeb līdz ekonomikas krīzei paredzēts, un tas, cik tālu zelta cena vēl uzkāps, pirms sāks atkāpties, to mēs nevaram zināt. Līdz ar to ir vajadzīgi cita atskaites mehānismi, cita atskaites principi, un mēs atkal un atkal atgriežamies pie tā. Šodien mēs redzam, es gan nezinu, ka šodien notiek kaut kādas korekcijas, kaut kas sabremzējas esot, bet tā vienu brīdi zelta cena tiešām lidoja. Un vieni nepērk tāpēc, kad viņiem liekas, ka būs lētāk, otri nepērk, jo atkal kaut ko gaida, katram ir savs veids, ko viņš tur mēģina izdomāt, redzot cenu. Cenu redzot vien, neko nevar izdomāt. Ir vajadzīgs plašāks, dziļāks konteksts. Jā. Tātad iegādāties, kā mēs saprotam, tātad mēs varam nopirkt, un kas notiek tālāk? Bieži vien cilvēki man ir teikuši, nē, es fizisku zeltu negribu pirkt, jo man ir, kā saka, atkal problēma būšot, jo, kur tad labās un kas notiksies. Varbūt Jāni drusiņi ieskicē, kā tu redzi, ko cilvēki dara, kā viņi rīkojās, kādas ir opcijas. Ir tā, ka, manuprāt, tie cilvēki, kas pērk fizisko zeltu, nekad nestīsies uz elektronisko daļai, jo, pirmkārt, ar fizisko zeltu tu pērc neatkarību no finanšu sistēmas, no konkrētas valūtas vai tam līdzīgi. Tev ir neatkarība brīvi pārvietoties ar to zeltu, darīt, ko gribi un rīkoties tur, kur tu esi tajā brīdī.
Tāpēc, jā, par to tu maksā nelielu prēmiju par ražošanu un ir glabāšana. Vēsturiski no banku puses ir likts tāds mīts, ka zelta glabāšana ir ļoti dārga, sarežģīta un viņš tur ir jāapdrošina un tam līdzīgi. Nav sarežģīti. Ierindas investoram, kas, es teiktu, līdz pārsimts tūkstošiem gandrīz, vai nav problēmas uzglabāt savā dzīvesvietā. Zelts ir ļoti kompakts. Tur kilograms ir mazāks nekā mūsdienu telefons, tāpēc nav tas jāuzspiež zelts, uzreiz tā man jāglabā seifā. Var glabāt mājās, tas ir bezmaksas. Neviens zaglis, ielaužoties mājā, nerakāsies pa kaut kādiem tur skapīšiem, kur tas mazais stienis vai monēta stāv. Tāpēc, ir cilvēki, kas, protams, izvēlas seifus. Šobrīd gan ar seifiem ir nedaudz sarežģītāk no banku puses, ja kādreiz visas lielākās bankas piedāvāja seifu glabāšanu, tad šobrīd visu to jauno AML likumu dēļ tas administratīvais sloks ir uzlikts tik liels, ka bankas vairs nevēlas ar to nodarboties. Nišas bankas vēl joprojām piedāvā, ir kas piedāvā arī neatkarīgās firmas, kā pieņemsim inkasācijas uzņēmums Eirocash. Bet jāsaprot, ka tās izmaksas būs 300–400 eiro gadā, kas to ienesīgumu paraus uz leju. Tāpēc, Protams, šeit ir svarīgi saprast, viss ir atkarīgs no tā, par kādu apjomu mēs runājam. Ja mēs runājam par zeltu, kas būs 150 vai 500 eiro apmērā, tad seifam nav nozīmes, bet tad arī mājās noteikti var atrast vietu. Savukārt, ja mums ir tiešām šī te portfeļa, teiksim, menedžments un riska jautājumi prasa lielāku apjomu rīkoties, tad seifs ir absolūti ok risinājums, un tie 100 eiro uz pusmiljonu neko nemainīs. Jā, cik man zināmie klienti, piemēram, kas izmanto seifu pakalpojumus, neviens to seifu neņem tikai zeltā. Viņam jau ir seifs, kur viņš glabā kaut kādus citus lietas, un zelts vienmēr ir bijis kā papildinājums tam, un attiecīgi nevar 100% tās izmaksas attiecināt uz zelta glabāšanu. Tāpēc, tas mīts vēl kas līdzi visu laiku, un mēs mēģinām viņu kaut kā izmainīt un pateikt cilvēkiem, nav tā zelta glabāšana sarežģīta, nav dārga, mājās ir ļoti droši glabāt un par to es teiktu. No savas puses es gribu papildināt, vienkārši bieži vien cilvēki, ir cilvēki, kas saka, jā, tuvojās krīze, viņam ir sajūta vai intuīcijas līmenī, liekas, ka vajadzētu izņemt naudu no bankas. Un tā problēma ir tā, ka tad, kad mēs naudu izņemam no bankas, es nerunāju šeit par 100 eiro, bet ja tie būs 5–10 tūkstoši, tad principā mēs varam mierīgi aizmirst ideju ar šo naudu atgriezties bankā un kaut ko legālu tagad darīt tālāk ar šo naudu. Principā mūs tur neviens negaida. Un ja mēs tur ieradīsimies, mums būs jābūt skaidram veidam, kā mēs pamatosim izcelsmi. Un principā šobrīd man zināmie rīki no valsts puses neparedz nekāda veida šo te skaidrs naudas deklarēšanu cilvēkam, kurš nav amatpersona. Līdz ar to, tiklīdz kā nauda ir izņemta no bankas konta, sistēma domā, ka mēs viņu dodamies un apēdam. Ja mēs nevaram pierādīt, ka mēs esam nopirkuši kaut ko taustām un paliekamu, un šeit mums var nostrādāt šis te doma par zeltu, ka mēs tātad turam mājās nevis šo skaidro naudu, bet zelta formā konvertētu šo te naudu. Un tad, protams, kad mēs viņu esam pārdevuši pēc gada, 2, 5 vai 10, nevienam īsti, pat ja rodās jautājums, mums ir pilnīgi skaidrs, no kurienes tā nauda nākus, un ka viņa ir pilnīgi legāli atgriežas atpakaļ sistēmā. Vai ne, Jāni? Jā, protams, nav tā, ka neiespējams visam
mūsdienās jau visam vajag izcelsmi. Arī tam pašam zeltam, ja bet ja mums būs čeks vai pavadzīme, tad mums... nav tā, ka tīri tikai čeks der. Tomēr cilvēkiem arī pie iegādes mēs prasām, piemēram, kādus līdzekļus izmanto darījumā, tur konta izraksts par algām, par nekustamību īpašumu pārdošanām, tam līdzīgi. Nav tā, ka var nopirkt, cik gribu, un ir čeks, un tad tas ir viegli realizēt. Latvijā, es teiktu, ir viena no stingrākajām prasībām tajā AML politikā, un ir jāpierāda arī par kādu naudu pērk zeltu, un tad, ja pārdot atpakaļ, tad, protams, vienreiz ir parādīts, tad otrais nevajag rādīt. Jā, bet šeit Jāni noteikti, lai nerodas confusions, jeb pārpratumi, pilnīgi noteikti mēs runājam par to situāciju, kur mums ir nauda kontā, kas ir legāla, un mēs viņu vienkārši gribam dabūt ārpus sistēmas. Tad jautājums, kā mēs varam izdarīt tā, lai atgriežoties mums neuzliek rokdzelžus vai vienkārši neatņem to naudu? Tas, ka jābūt izcelsmei skaidrai un tīrai, par to es šeit pat nerunāju. Tur man nav nekas piebilstams, loģiski. Vai kāds prasīs vai neprasīs, tā droši vien būs, tehnisks dabas un politikas dabas jautājums. Par to mums nevajag droši vien lauzīt galvu. Vienkārši tā problēma ar skaidru naudu ir tā, ka viņu nevar dabūt atpakaļ. Viņa ir kļūst neredzama. Viņa principā vairs neeksistē. Saproti? Bet īstenībā cilvēkiem arī tagad ir sarežģīti pierādīt, piemēram, to zelta izcelsmi, kas ir pirkts 15 gadus atpakaļ, 2010, 11, 12 gados, un toreiz tas AML politikas nebija. Tur varēja pirkt, ko grib, cik grib. Un tagad pārdot atpakaļ ir tomēr jāpierāda kaut kas, un tad tur cilvēki meklē kaut kādus ienākumus. Bet īstenībā tagad ir interesants notikums Itālijā. Viņi plāno piedāvāt, viņi saprot, ka cilvēkiem ir ļoti daudz zelta ar nepierādāmu izcelsmi, jau viņš ir pirkts 10, 20 gadus, 30 atpakaļ. Un viņi tagad domā tādu piedāvājumu izteikt, līdzīgi kā mums kādreiz bija varbūt nulles deklarācijas, kad arī Latvijā ir tā, ka ja zeltu pārdot, un tev piemēram nav ne čeka, nekā, nevar pateikt, no kurienes viņš ir iegūts, kapitāla pieauguma nodoklis, principā ir visa summa, ko tu saņem. Attiecīgi tev 25,5% ir jānomaksā no visas summas. Bieži tā ir problēma cilvēkiem, tad viņi tur meklē kaut kādus dokumentus vai bankās vai kas ir pirkts, un tad mēs arhīvos kaut ko meklējam tos pirkuma apliecinošos dokumentus, bet Itālija tagad izdomāja tā, ka viņi piedāvās, ja tas izies cauri lēmēji varai, piedāvās šo zeltu padarīt, nevis legalizēt, bet nospraust vērtību. Respektīvi, viņš var to zeltu piedeklarēt, nomaksāt fiksētu procentu peļņas 12,5%, nevis 26%, un sākt atskaiti no šī punkta X. Piemēram, šobrīd ir UNCE 3500 eiro, nomaksā 12,5% nodokli, un no šīs dienas tā zelta pašizmaksa tev skaitīsies 3500 eiro. Tas tāds precedents, kas var būt arī citās valstīs kādreiz ieviests. Jo laikam ejot, ir tā, ka likumi mainās ar visu. Nav tā, ka kurš var atnest kilogramu un saņemt naudu. Jā, šeit, protams, ir interesanti visa šī te nodokļu lietas. Šeit mēs varam, protams, iebrist ļoti dziļi konspirācijas teorijās un visādos virzienos, bet ir skaidrs tas, ka mums ir jārēķinās ar to, ka šodien nodoklis ir mazāks nekā rītdien, un to, ka kopumā tas būs, tā būs viena no svirām, kas ietekmēs mūsu labklājības līmeni nākotnē, un ne uz augšu, bet uz leju. Tā kā, jā, un protams, ka mums ir ļoti svarīgi darboties tā, lai mums ne tikai sirdsapziņa ir tīra, bet arī papīra tīra. Ir pienācis atkal tas laiks, kad
Papīrs un visa veida šīs te atskaitas ir ļoti būtisks elements mūsu. Ir traki. Manuprāt, ir traki, bet mēs varam tikai domāt un mēģināt atrast veidus, kā pieskaņoties šim te. Nemēģināt kaut ko salauzt, jo tas nebūs iespējams visticamāk. Labi, tā tad iegāde bija skaidra. Mēs saprotam, ka mēs runājam par zeltu, kuram ir pavisam burtiski niecīgs tātad virs biežas cenas šis te cena šim izstrādājumam, tātad monētas vai stieņi. Mēs izdomājam tātad, kā mēs glabāsim, un šī te atpakaļ pirkšana. Es saprotu, ka tas arī ir mulsinošs stāsts. Par nodokļiem mēs pieskārāmies, bet tas tiešām daudz cilvēku saka, jā, kur tad es tālāk likšos, kur tad es ar to zeltu? Tad varbūt drusiņi izstāst, ka tam kokam ir 2 gali un abi 2 ir vienā un tajā pašā vietā. Jā, kā pirkšana, tā pārdošana ir ļoti ātra. Ej garām filiālē, ieeja pārdot un saņem naudu. Deklarēšana, jā, pirmo reizi varbūt EDSā ejot tur, kā jau viss valsts sistēmas sataisītas, nedaudz neparocīgi, bet ir viegli. Teiksim. Vienīgais, kas cilvēkam ir jāatcerās, ja peļņa, nevis saņemtā nauda, bet tieši peļņa no šī darījuma ir līdz 1000, to var izdarīt nākamajā gadā, līdz 15. janvārim, nodeklarēt un nomaksāt kapitāla pieauguma nodokli, kas tagad mums ir 25,5%. Ja ir virs 1000 eiro, tad gan ir nākamais ceturksnis, un to nevajadzētu palaist garām, jo tad tur var būt soda no vidu. Bet process ir elementārs, tāpat kā nopirktā pārdot ir diezgan ātri, un pirmo reizi varbūt tā nodokļa deklarēšana aizņems, 5 minūtes, pēc tam, ja jau 2, 3 reizi zina, kas jāver vaļā, un tur 2 minūtes iegāja, sarakstīja un iesniedz. Labi. Tā. Man ir šausmīgi sīki komentāri šobrīd, un es viņus mēģināšu saprast. Labi, bet tikmēr, ko pastāsti vēl drusciņi, tātad bieži vien cilvēkam ir arī mulsums, un arī man bija kādreiz milzīgs mulsums par to, ja es saprotu, ok, es gribu nevis pirkt akcijas vai nekustamo īpašumu, bet es gribu pirkt zeltu. Un uzreiz tad jau rodās jautājums, vai vispār pagaid. Mēs runājam par fizisku zeltu. Kāpēc fizisku zeltu? Un izrādās, ka ir vairākas opcijas vispār investēšanai zeltā. Tieši investēšanai zeltā. Pastāsti, ko tu vari iedot tādā ātrs tāds, padoms, kā uz šo skatīties, un kas ir tie plusi mīnus fiziskajiem? Jā, tad varbūt nedaudz paskaidrot, tāda fiziskais zelts ir, kad tu fiziski arī saņem to zelta stieni monētu rokās, un tu esi īpašnieks glabātājs, un tas zelts ir pie tevis. ETF elektroniskais zelts, tu pērc tā fonda akcijas daļas, kuram kaut kur stāv zelta krājumi, tur var būt lieli stieņi, un tu nopērc mazu frakciju no tā zelta stieņa, un nekad tu to zeltu nedabūsi. Tā, lai cilvēkiem varbūt nemānītu, ka tāds zelta ETFs, jā, viņš ir ar zelta nodrošinājumu aizmugurē, bet tev nepieder zelts, un tev viņš nekad nebūs. Attiecīgi, tu tikai spēlējies ar cipariem. Plusi mīnus vienam, jā, ETFs, tur ir gada apkalpošanas maksas, nav tā, ka tas ir bezmaksas, tāpēc tur ir jāskatās. Īstermiņā spekulēt, nekad nepērkat fizisko zeltu, un tas nav tam domāts. Jo ražošana, tirgošana ir tomēr būtiska sastāvdaļa, tāpēc īstermiņa spekulantiem, teiksim tā, kad tad ņemat ETF-us. Jā, bet tā doma fiziskam zeltam ir pavisam citā. Mīnusi, vienīgais mīnus ir, mēs tikko apspriedām to glabāšanu, bet es teiktu, ka tas ir pluss, jo tu vari darīt, ko tu gribi, jebkurā valstī,
un jebkurā laikā pirkt, pārdot un tava brīva izvēle. Jā, šeit neliela filozofiska atkāpe no manas puses. Man domājot par šo lietu, nāk prātā kaut kur lasīts un kā saka, atkal caur sevi izlaist tāds pārdomas par to, ka, redzi, kā ir. Zelts dod brīvību. Manevru brīvību. Principā visos virzienos tu vari darboties pēc saviem ieskatiem. Un tad, protams, ir tie aizbildinājumi, kāpēc nedarīt. Un viena no lietām ir, nav droši, kaut kas notiks, kaut kas atgadīsies, un viss kaut kas runā par drošību. Un tas ir jāatcerās, tas ir pavisam vienkārši. Brīvība ir saistīta ar nedrošību. Tātad, ja tu gribi brīvību, rēķinies, ka tev nebūs drošība, tev nebūs silts krēsls, tev nebūs visādas sociālas garantijas, bet tu būsi brīvs. Tāpatās arī šeit. Tātad, ja tu gribi brīvību, rēķinies, ka tev būs kaut kas drošības pusē. Jāpārdomā, jāpārskata, jāpārplāno. Tādā veidā es gribētu to pagriezt. Bet ir daži jautājumi, kuri tātad šeit ir jautājums. Es nevaru viņus uzlikt uz ekrāna, bet tiem, kam arī ir jautājumi, var pasakot līdzi. Tātad viens jautājums ir bijis te pa ceļam, tātad ar nodokli neapliekams. Vai tas nozīmē, ka var iegādāties ar uzņēmuma naudu? Jā. Var. Arī tagad ir bieži. Šeit varbūt arī var uzreiz pie reizes pastāstīt tātad par fizisku un juridisku personu kā pircējs un tālāk glabātājs. Un kādas tur ir atšķirības un būtiskas priekšrocības un trūkumi? Jā, ja cilvēkam ir uzņēmums, kur viņš pieņems vienīgais dalībnieks, protams, nodokļu optimizācijas dēļ viņam ir izdevīgāk pirkt no uzņēmuma, jo iegāde neatšķirās kā fiziska, tā juridiska persona, no iegādes process pilnīgi ir identisks. Bet tātad viņam nav jāizmaksā dividendes, attiecīgi viņš var uzreiz no uzņēmuma nopirkt to zeltu. Glabāt var gan uzņēmuma seifā, gan pieregistrējot, piemēram, tur struktūru vienību arī savā mājā seifā. Tāpēc šobrīd kļūst populāri, jo cilvēks saprot, ka, principā, ja viņš izmaksātu dividendes, viņš nomaksā UIN 20%, kas ir dzīvē 25 vienalga, nopērk to zeltu, nopelna un atkal no peļņas maksā 25,5% iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tāpēc, jā, šobrīd ar vien vairāk un vairāk uzņēmumi pērk patiešo. Un tad droši vien vēl arī tas bonus, kas ir sudraba pievienotās vērtības nodokļu stāsts arī. Jā, par sudrabu vēl pat nepaspējām šodien pieskārties šai tēmai. Jā, sudrabs. Es domāju, ka vienkārši iepinam to visu šī brīdis stāstā par to uzņēmumu pirkšanu. Jā. Jo kā fiziskai personai tā bieži vien cilvēki neskatās uz sudrabu, jo sudrabam ir lielāka tā cena starp biržu un pirkšanu. Bieži vien mēs to neaizdomājamies, kāpēc tā ir. Atšķirība ir pievienotās vērtības nodoklī. Tūlīt Jānis izstāstīs, kāpēc viņš tur ir un ko tas nozīmē. Jā, tātad Eiropas Savienībā zelts ir vienīgais dārgmetāls, kas netiek aplikts ar PVN, tāpēc sudrabam tas uzcenojums nav tik milzīgs īstenībā, ja neskait PVN. Fiziskām personām tātad, ja skatāmies par unci, pieņemsim, unce maksā 44 eiro, uzcenojums ir tur 4 līdz 5 eiro, un viss pārējais ir pievienotās vērtības nodoklis 21%. Principā 10 līdz 12 eiro ir PVN. Uzņēmumi, kas ir PVN maksātāji, pērkot šo te sudrabu, jā, viņi samaksā pievienotās vērtības nodokli, bet tātad pareizi sakārtojot grāmatības dokumentus, protams, to var atgriezt atpakaļ priekšnodoklī. Un jau, kad pārdos atpakaļ, atkal būs tā, ka viņš saņems no mums PVN un atkal tas tiek ierēķināts PVN deklarācijā. Tāpēc, viņš nonullējās, jā. Jā. Tāpēc, jā, līdz ar to tā tad, bet tu gribēji kaut ko vēl teikt. Jā, tas padara uzņēmumiem
pievilcīgāk, bet es neteiktu, ka fiziskas personas neinteresējas par sudrabu. Interesējas sudrabs vienmēr ir saukts par, Latvijas tas neizklausās tik labi, nabagu, zelts, purmens, gold, bet nav tā, ka tas PVNs visu tik ļoti bojā, vienkārši šobrīd ir ilgāks periods, kad ir tas atpirkšanās laiks, jo sudrabs pirms gadi 5 maksāja 20 eiro uncē, PVNs bija, uzsanojums bija tātad tur tie paši 4 eiro, PVNs bija arī 4 eiro aptuveni 28, 29 uncē. Šobrīd tā tirgus cena ir 43 eiro. Tāpēc nav tā, ka pilnīgi nav jāstāsta uz to sudrabu. Kas pozitīvi ir, mēs arī esam sākuši tirgot sudrabu ar īpašo PVN režīmu. Attiecīgi, pirmais investors, kas ir nopircis, viņš ir valstī samaksājis PVN, tad viņš pārdot atpakaļ. Otrais mēs jau varam tirgot bez PVN, attiecīgi PVN ieturēt tikai no mūsu uzcenojumā. Bet, šobrīd ir kā karti pierādziņi, tikko mēs viņus izliekam tirdzniecībā, īsts laiks, līdz viņus izķer. Jo, sudrabs ir deficītā. Ja tagad skatāmies, par to pieprasījumu piedāvājumu var ilgi un gari runāt, bet pēdējos, principā 4 gadus sudrabs ir lielā deficītā no nespēja saražot tik daudz, cik viņš ir nepieciešams. Un sudraba pieprasījums, ja zelta, piemēram, pieprasījums no tehnoloģiskās puses, no tur ražošanai ir zem 10%, 7–8%, sudrabam no rūpnieciskā sektora šis pieprasījums ir 70–75%. Tāpēc cena ne tik, cik pieprasījums no investoriem, cik pieprasījums šobrīd no visām saules paneļiem, no elektromašīnām. Un ražotāji nespēja. Nav tik daudz tādu sudraba ieguves vietu. Sudrabs ir produkts, tur arī, kad iegūst varu, cinku, principā tas ir kā blakus produkts. Un tur arī, ir interesants metāls, godīgi sakot, lai to visu izpētītu un apsvērtu ideju investēt. Jā, te bija jautājums, vai var iegādāties ar uzņēmumu naudu. Kā ir izdevīgāk iegādāties, pārdot fizisku zeltu un sudrabu? Jā, Nik, man liekas, ka mēs šeit esam atbildējuši jau tādīs robežās, ko mēs šeit varam izdarīt šobrīd sudrabam par PVN. Jā, tur, man liekas, arī Niks dabūja atbildi. Sudrabs nav novērtēts, raksta viens no klausītājiem. Tu arī to tā vari teikt un arī tā uzskatīja? To es aktīvi teicu klientiem pāris gadus atpakaļ, bet vēl joprojām potenciāls ir. Jo, principā, kad sāku saprast to, tad tas deficīts vēl nebija. Jo vislielākais deficīts bija 2022. 2023. gads, kad principā vēl nevarēja saprast, cik būs slikta tā situācija, jo likās, ka deficīts krājumi ir, būs no kā iedot, bet kad sāka jau būt problēmas arī lielajās glabātuvēs, un kad tu sāc skatīties, piemēram, tur dažādas cenas, kas ir, piemēram, Londonas glabātuvēs, tur kādreiz bija viņi tā kā dot līzingā vai aizdot to sudrabu ar domu, ka pēc tam atdot atpakaļ. Ja kādreiz bija tā likme 2% gadā, šobrīd ir pat līdz 100% gadā. Tās aizņemšanās sudraba izmaksas. Tāpēc tas vien norāda to, ka to sudrabu tomēr grib dabūt atpakaļ un saprot, ka nebūs tik viegli. Tāpēc es teiktu, ka ir viņam potenciāls. Vienmēr ir bijusi korelācija starp zeltu un sudrabu, to nevar noliegt, un tur pavisam noteikti var būt 50% pieaugums tuvāko tur, 5–10 gadu laikā, kas
ir Nu jā, reāls. droši vien par tām prognozēm tu arī vairāk stāstīsi konferencē. Tā es saprotu, ka tev ir uzdevums, vai ne uzdevums, vai tā iespēja parunāt par prognozēm un nākotni. Jā. Bet pastāst vēl par šodienu, jo es saprotu, ka arī šobrīd jau ir interesantas situācijas, veidojās piegāžu ķēdēs, un, ja tā varam saukt. Pastāst drusciņiem, kas tur ir novērams un kas tāds interesants, ko atnest publikā. Jā, nu varbūt es novērošu, ka mājaslapā bieži parādās pie precēm status vai nav pieejams vai piegādes procesā. Vēsturiski, cik mēs tirgojam zeltu, esam saskārušies 3 reizes, kad ir bijuši tādas problēmas, kad mēs esam pat apstādinājuši tirdzniecību. Jo mums kā uzņēmumam ir tā ideja, ka mums nav jāpārdod tas zelts par nezinu, visām varēm vai kā tik uztaisīt apgrozījumu. Mums ir svarīgi, kad mēs tirgojam savu noliktavu, bet ar vienu noteikumu, ka mēs viņu atpērkam atpakaļ. Tāpat kā tur Londonas tai noliktavē ar to sudrabu, tā arī mums, kad mēs varam pateikt stop, un ko mēs esam izdarījuši 3 reizes pēdējo 15 gadu laikā, kad paskat, nē, mēs netirgosim. Jo tā ideja ir tāda, ka uzņēmumam ir zelts, un tad, kad nav iespējams viņu nopirkt atpakaļ, kā bija pēdējā gadījumā bija Covid, un tagad Covidā bija vienkārši nebija gan slēdza, tad nevarēja tur darbinieki iet uz rūpnīcām, nebija iespēja transportēt, tur vajadzēja privātās lidmašīnas ņemt, lai transportētu no Šveices. Šobrīd atkal ir fiziskā zelta deficīts. Viņu nevar dabūt tik daudz, cik investoriem ir nepieciešams. Tāpēc tā ideja ir tāda, ka tad, kad ir pircējs un pārdevējs, normālā tirgus situācijā to cenu nosaka tirgus, pieprasījums, piedāvājums. Bet tad, kad viena puse iztrūkst, tad tā cena, tas prēmija var izaugt. Un Covid laikā, manuprāt, bija pat tuvu 20%. Kad principā mums bija divi varianti. Vai mēs netirgojam vispār, vai ja ļoti grib, tad var, protams, samaksāt prēmiju. Jo tā ideja ir tāda, ka, ja es kā dīleris pārdošu zeltu, man viņš jānopērk atpakaļ. Ja es viņu nenopērku, tad man īpašnieks paprasīs, kur man zelts ir, dari, ko tu gribi, bet atnes manu gramu atpakaļ. Jo, principā, mums tā visa noliktava nav tur eiro izteiksmē, mums viss ir gramos, kilogramos. Ja man ir noliktava tur, piemēram, 10 kilogrami, tad viņai jābūt 10 kilogrami. Nav nozīmes, cik viņš vērts vai krīt vai kāpj, tai noliktavai ir jābūt. Tāpēc, jā, šādā situācijā cilvēkiem ir jāsaprot, ka nav viss tā vienkārši. Ir situācijas, kad par zeltu atcerās vienmēr tā, ka ir viss ļoti slikti. Tā, ja es skatās, kad viss masas pērk. Un šobrīd ir tā, ka ir rūpnīcas, kas Šveicē Argur Heros principā līdz februārim pat neko nesola uzražot. Jo vienkārši viņam nav materiāla. Un tas var dzīt atkal tās prēmijas uz augšu. Jo šobrīd vēl nav, bet jau dažas rūpnīcas ir paziņojušas, ka viņi cels tos uzcenojumus. Jo tāds ir tas pieprasījuma piedāvājuma sadalījums. Tas, kas man nāk prātā, dzirdot to, ko tu stāsti par to, ka īpašnieks vērtē nevis rezultātu vai bilances noslēgumu nevis naudā, bet zeltā. Tas man nāk prātā ļoti bieži Bitcoinu sabiedrībā vai tajā komunā valda tāds uzskats, ka tie, kas tirgo zeltu, viņi jau paši neinvestē zeltā. Vai investē tas tāds sīkums, jā, bet šeit ir vēl tāds atkal cits piemērs, kur skaidrs saprotams, ka tas īpašnieku mērķis ir nevis tādu tīri brutāli uzvārīties, bet veidot šo te uzņēmumu bilanci caur šo zelta uzkrājumu. Faktiski tas ir tas viņa uzkrājums. Jā, un tas ir pilnīgi
klāji pretrunā ar tiem argumentiem, ko Bitcoin, kriptovalūtas cienītāji stāsta, ka zelta tirgotāji, dīleri, tie jau tie paši neveic uzkrājumus zelta. Tā nav taisnība visticamākais. Jā, tur ir pilnīgi aplams viedoklis, jo, cerams, drīkstu teikt, bet tātad mums, kā uzņēmumam, principā tā noliktava ir nepilna tonna zelta. Tāpēc nav tā, ka mēs kaut ko negribam tirgot, kaut ko nevaram piegādāt, cilvēkiem ilgi jāgaida, bet viņiem jāsaprot, ka tas ir tas, ko mēs gribam paturēt, un visu, ko mēs audzēja arī zelta kilogramos. Tonna ir ļoti daudz vairāk nekā dažām valstīm rezervēs. Un kas ir interesanti ar visiem šiem apgrozījumiem, ja paskatāmies, piemēram, Latvijas datus, tas pārdošanas apjoms kilogramos jau baigi nemainās. Mēs tos 350-400 kilogramus gadā tirgojam, kad cena bija 1600 vai 3500, bet saproti, kāds tas ir eiro izteiksmē pieaugums. Bet, katrs, protams, to deķīti velk uz savu pusi, bet salīdzināt, piemēram, tur Bitcoinu ar zeltu, tas daudziem patīk, bet, lai izdzīvo 1000 gadus kaut vai tad redzēs. Nē, lai izdzīvo nākošo ziemu. Tas ir tas, ko es saku. Tikai tad mēs varam sākt runāt par Bitcoin vērtību. Līdz tam Bitcoinam nav nosakām vērtība. Principā, tur ir vērtība, kāds ir gatavs maksāt. Protams, kā jebkurai tādai virtuālai, principā, cena nosaka to, cik tu nākamajam vari iesmērēt, pārdot vai tam līdzīgi. Tas, ka viņi tur ir ierobežots, man tas nedaudz nāk smieklīgi, jo uztaisīs nākamo kodu un viss gatavs. Nav tā, ka tas ir kaut kas unikāls un neizdomājums. Man nepatīk tas salīdzinājums un vienmēr iesmējam. Protams, ka var arī teikt, ka mēs esam tendenciozi, ja mēs esam ieinteresēti, lai virzītos augšup zelta. Oldschoolīgi varbūt, jā. Bet ir forši, protams, apzināties to, ka tas oldschools, ko mēs šeit esam runājuši gadiem, tagad sāk, arī publika sāk ieraudzīt, paga, kas te notiek? Labi, bet te vēl bija jautājums, kur es laikam nemāku atšifrēt. Te tātad Edgars raksta, vai ziniet, kāds ir year to date, tātad kaut kā rādījums, vai procents droši vien, un tad ir kaut kāds, es pieļauju, tikers dolārs GC futuriem. Par futuriem es nevarēšu atbildēt. Ko tas jūsuprāt ir skaidrojums? Tiešām par... Jā, es negribu līdz tur, kur es nebūšu speciālists. Jā, es arī par futuriem neko nemācīšu izstāstīt, bet tas droši vien kaut kāds zelta kontraktu futuriem. Jā, bet tur tie ir sarežģītie finanšu instrumenti, kas tiešām tur jāstāsta tā zila gaisa nevar, bet, piemēram, to pašu year to date es varu ātri pastīties, ja viņam interesē gads, tur ir 2000-5000, principā gan 50%. Es nospiedu pogu refrešot komentārus, un es konstatēju, ka ir baigi daudz. Ārprāts. Okay. Ar ātro kaut kādu šoviņu īsas atbildes mēģināsim sniegt. Tā tūlītās es ātri izskriešu cauri. Kas vēl par aktualitātēm? Kas vēl šobrīd uztur šo te zelta cenu? Un kas ir tas, kas, kurām ziņām varbūt tu teiktu, varbūt nav vērts vispār pievērst uzmanību? Kas ir tas, uz ko skatīties, ja cilvēks... Es gan visiem saku, nesekojiet ziņām. Investoram ziņas
ir pa lielam toksisks patēriņš. Bet es zinu, ka ļoti daudzi cilvēki to dzird, bet ignorē. Tad ko viņam patērēt? Kas ir tās ziņas, kas varētu būt svarīgas, kas varētu ietekmēt kaut kādus, teiksim, notikumus zelta cenas virzībai? Varbūt drusiņi tikmēr es mēģināšu sagrupēties, labi? Jā, īsumā tas jau būs, kas jāstāsta, ir ģeopolitika, kā tas atrisināsies, valstu, piemēram, tie paši parādi, kas šobrīd ir diezgan milzīga problēma, centrālo banku zelta uzpirkšanas apjomi. Nebūs tā, ka var izlasīt kaut kādas konkrētas nozares ziņas un saprast, bet tas ir, principā, viss tādi globālas problēmas, vienmēr to zeltu ir dzinuši. Ja kādreiz tā bija, tur, nezinu, naudas drukāšana, tad tagad tas ir otrā plānā. Principā šobrīd viss skatās uz īstermiņā uz Ameriku, kā viņiem tas shutdowns beigsies, kā viņi restartēs, jo principā nebija dati publicēti par pēdējiem mēnešiem, lai saprastu, kas notiek Amerikā, jo tas ir ļoti liels tirgus, kas ietekmē to visu. Īstermiņā skatītos Ameriku, ko viņi darīs decembrī ar procentu likmēm, tad izziņos centrālās bankas janvārī noteikti, ko darīja ceturksnī ar rezervju palielināšanām un ģeopolitika. Kas tā īsumā. Te viens komentārs par to, kā tā nākoties, ka Igaunijā sudraba monētas otrreizajā tirgu tajā pašā TAVEX ir pieejams daudz biežāk kā Latvijā. Tev varbūt kāds skaidrojums, komentārs. Ļoti elementārs skaidrojums. Igaunijā ļoti ilgu laiku sudraba arī tirgoja bez PVN. Viņi tirgoja kā maksājuma līdzekli, un tas netika aplikts ar pievienotās vērtības nodokli, tāpēc tas apjoms, kas ir pārdots Igaunijā, ir milzīgs. Un loģiski, ka ir cilvēki, kas arī šobrīd fiksē to peļņu, kas ir 100–150%, un mums arī cilvēki atnes atpakaļ, bet tie apjomi ir tādi, ka nav jēgas mums izlikt internetā, jo tad pārpirks ļoti sekunde, divas, tāpēc, principā, mazie apjomi, kas ienāk, paliek filiālēs, un tas tiek iztirgots uz vietas, un tikai kāds lielāks apjoms tiek likts mājaslapā. Vienkārši, nevar salīdzināt, jo Latvijā tas PVN bijis vienmēr, cilvēkiem tie uzkrājumi sudrabā ir daudzkārt mazāki nekā Igaunijā. Jā, tad vēl ir jautājumi, kas, manuprāt, ir vērts nevērts, bet kas prasītos atbildēt Tātad par Igauniju un PVN mēs jau runājam, tātad viņš kādreiz nebija, tikmēr Latvijā bija, tas jau ir runāts. To, ka mēdz ienākt un parādīties tātad piedāvājumā sudrabs arī bez pievienotās vērtības nodokļa, jeb ar šo samazināto daļu, kas tiek aplikta, to mēs arī jau izrunājam, tas ir runāts. Te vēl bija jautājums. Kā ir ar pārdošanu, zelta pārdot citās valstīs? Kas notiek ar nodokli? Ir, nav nodoklis? Kas tur ir jāņem vērā? Katrā valstī ir sava nodokļu politika, bet jāņem vērā tas, nav nozīmes, kur realizē zeltu. Ja tu esi Latvijas nodokļu maksātājs, tā deklarēšana neizpaliek. Principā, tas ir jādara, protams, tas, kurš dara, kurš nē, un to godprātību es nevaru teikt, bet pēc likuma, lai kur realizētu zeltu, vidam ir jāpasaka, cik ir iegūts un jānomaksā nodoklis. Ja valstī, kur pārdot, ir maksāts vietējais nodoklis, kā piemēram mums Latvijā nerezidenti maksā 3% no darījuma summas, viņi tad to var iekļaut tajā deklarācijā un samazināt maksājuma nodokli. Bet īstenībā, kad godprātīgi jādeklarē vienalga. Jā, te viena replika sarunas moderators neesot pateicis, ka agrāk bija valsts, kurām sudrabs nebija ar PVN aplikts, Igaunija, Vācija un tā tālāk. Atvainojos, ja esmu bijis neuzmanīgs kādā brīdī, kad bija jāpasaka nepateicis, bet tas ir izskanējis. Un
un nekas nav ticis slēpts. Kā jau es pašā sākumā minēju, man sudrabs nav bijis manā fokusā vienkārši dēļ tā, ka viņš ir milzīgi finansiāli ar mazāku blīvumu. Līdz ar to man tas nav bijis tāds ļoti interesējošs objekts. Bet to, ka Igaunijā kādreiz nebija PVN, to es zinu, un to es esmu vienmēr arī teicis, arī publiski esmu teicis, lai, ja vēl ir iespējams aizjost uz Igauniju, lai to dara. Un vēl bija jautājums, kāpēc Igaunijā cēlmetāls nopirkt Taveks, tātad Tavidā ir izdevīgāk nekā pie mums Latvijā. Es teiktu, ka tā nav taisnība. Cenas tur var būt atšķirīgi. Masu produktiem, kas ir rūpnīcas produkti, cenas ir ļoti līdzīgas. Tur kurš refrešo un varbūt 0,3–0,4% starpība, kas varbūt gan ir, kas mums izdevīgāk, ir, kas tur izdevīgāk. Vienkārši jāsaprot, ka katrā valstī ir kaut kādi savi populārākie produkti, ko ir jo lielāks apgrozījums, jo ir lētāka tā pašizmaksa viņu atgādāt. Tāpēc es teiktu, ka tas nav līdz galam taisnība, bet jā, produktu ir daudz un katram ir savas izmaksas un savi uzcenojumi. Jā, par to peļņas nodokli. Es nezinu, vai mēs atbildējām vai nē. Man liekas, ka te tika atbildēts. Viens no komentāriem bija, vai var nopirkt zeltu Latvijā un pārdot ārzemēs bez tā peļņas nodokļa. Kā jau Jānis minēja, tā var darīt. Jautājums ir par sirdsapziņu, par godaprātu, un trešais vai gribi mierīgi gulēt. vai ir jēga pēc tam to naudu lietos. Ja tu to naudu lietosi patēriņam, fine. Ja tas ir kaut kas vairāk, un tu gribēsi viņu likt lietā, lai nopirktu kaut ko tādu, kur tev var pajautāt izcelsmi, tad iespējams tu nonāks diezgan lielās nepatikšanās. Protams, viss ir no apjomiem. Ja tur 100 eiro, tur Amerikā pārdēļ kaut kādu stienīt, protams. Nekad nevar zināt, kad Eiropas visa šī nodokļu sistēma tiks sasieta kopā un varbūt tie darījumi tiks atklāti un tad nedod Dievs, tur būs kaut kādi uzrēķini, cik gadi un soda procenti. Ir jautāt, tātad, vai ir vērts tagad vēl pirkt zeltu? Jau cena ir augšā. Iesākas krīze pēc 1 līdz 2 gadiem. Cena krīt atkal nopietni. Laikam tāds ir tas komentārs. Kādam termiņam turēt... Un kāds tad mērķis, tā es saprotu, ir jautājums? Kā tu atbildētu? Šādi jautājumi man ir bijuši šo 15 gadu laikā pie katra psiholoģiskā sliekšņa. Tur 1000 eiro, 1500, 2000, 2500, vai tiešām nav pīks. Ja investors principā neredz tam jēgu, tad nevajag pirkt. Principā ir jāpērk tas, jāinvestē tur, kur tu saproti kaut ko. Tagad arī, kad ir šis lielais kāpums, ir tas FOMO efekts, kad visiem ir bailu nepaspēt ielikt tai vilcienā, kas brauc projām. Tā nav pareizā investēšanā. Jāsaprot, ka tas ir ieguldījums svārstīgā aktīvā, kas mēdz arī būt korekcijas, korekcijas vispār ir ļoti veselīgas. Ja tas aktīvs vienkārši augtu katru gadu 100%, tas nevar būt. Vienmēr ir korekcijas, un viņas ir ļoti veselīgas, tāpēc ir variants sadalīt savas investīcijas garākā griezumā, pirkt katru mēnesi, katru ceturksni, katru pusgadu, bet tā konstanti. Cena izauga, nopērts vienalga, cena nokrita, nopērts. Tāpēc nav pareizās atbildes, bet zeltu vajadzētu pirkt, lai tu mierīgi gulētu, nevis uztrauktos, kas būs un kāda būs svārstības. Jo, principā, tas ir tas drošības garants, kāpēc tad cilvēki pērk to zeltu? Jā. Jā, tātad iespējams tu sākumu nedzirdēji. Es jau minēju, ka cilvēki, kas gaida to brīdi, kad būs korekcija un varēs nopirkt lētāk, viņi saprot to, ka iespējams, ka tā cena vēl var pakāpties līdz brīdim, kad tas atkritiens būs tāds, kas tiešām
būs saistīts ar kaut kādu fundamentāliem notikumiem. Šobrīd tāda vēl nav. Jā, mēs redzam, svārstāmies bezdarba rādītājus. Bezdarbs būs viens no kritērijiem, kas vispār teiks, ok, mēs esam ziemā. Bezdarbs, biznesa sarakums. Protams, tad būs saprotams, kas cik ko maksā, kas ir ko vērts. Taču tas var gadīties, kad zelts tanī brīdī nemaksās lētāk kā šodien. Tā ir tā problēma un dilema. Ja mēs skatāmies par investēšanā pats svarīgākais ir zināt vērtību. Vai zelts šobrīd ir pārvērtēts un tādēļ nepirkt, tas tad ir jāienirst tajā jautājumā. Un to nevar izdarīt šodien, mums nav arī tam paredzēts. Kā jau es teicu, mums katram šobrīd ir iespēja piedalīties konferencē. 6. decembrī notiks konference, kurā arī es runāšu par vērtību, kā meklēt un kā es skatos, lai pieņemtu tātad investēšanas lēmumus, ir jāzina vērtība. Punkts. Nu, lūk, un būs pasākums, kurā piedalīsimies arī citu starpā arī es un Jānis. Katram savu tēmu. Es runāšu par šo te vērtības jautājumu. Un mēģināšu parādīt, un tad jau katrs pats varēs saprast, ko ar to darīt un kā rīkoties. Jebkurā gadījumā, ja gribās nospekulēt, man izskatās, ka zelts nav tas, ar ko to vajadzētu darīt. Zelts, manuprāt, ir nauda, un kā pret naudu arī pret viņu ir jātiecās. Manuprāt, nav vairs jādomā, kā uzkrājums, lai aizsargātos pret kaut kādām nepatikšanām, kurā valūtā glabāt. Viss vienkārši nopērc zeltu un tu esi apdrošinājies uz visām iespējamām valūtām. Ja? Jā, līdz ar to es nezinu, kas būs tā cena, kura būs šajā te krīzes brīdī. Viņa koriģēsies, bet nezinu, no kura līmeņa. Jā, man likās, ka tu gribēji papildināt. Jā, par to vērtību. Man ļoti patika kādreiz salīdzināt par, ka viena unce vienmēr ir bijis tas kaut kāds apjoms, ko tu vari nopirkt kaut kādu vienu lietu. Tur, nezinu, labāko telefonu tirgu tu varēji nopirkt 95. gadā, 2000, 2010, 2020. Principā tā arī kaut kā bija. Šobrīd, jā, varbūt jāgaida, ka telefoni paliks dārgāki, bet interesants lietas, kas ir, nezinu, tur 70. gados, kad unce maksāja $42. Tur, lai mašīnu nopirktu, vajadzēja 90 unces. Tagad, lai mašīnu nopirktu, vajag pirms tikai 12 unces. Tāpēc, ne jau zelts, kaut kas ar to zeltu notiek, bet principā viss zaudē vērtību savu. Tur tā lieta, ka ne jau zelts paliek dārgāks. Bezvērtīgākie paliek tie papīrīši, ko mēs izmantojam norēķinos. Un neviens papīrīšs nav mūžīgs. Kas būs nākamajā, to jau mēs piedzīvosim, nepiedzīvosim, bet jā. Jā, un tas ir tas, kāpēc es citreiz arī varbūt cilvēkiem neizprotamu iemeslu dēļ saku, es nesekoju līdz zelta cenai. Tā arī ir. Man tiešām tas neliekās ļoti būtisks, jo es skaidri zinu, ka man zelts, ka es zeltu vēroju pret citiem atskaites mietaņiem. Līdz ar to viņš var iet, kur viņš grib. Ja viņš iet uz augšu, visticamākais dolārs vai eiro iet uz leju. Tas ir tas, kā es to redzu. Tādās garās bildēs skatoties, tas ir pierādījies un absolūti tur. Un jā, es nezinu, vai par telefoniem, vai es esmu dzirdējis arī par uzvalku, ka cauri gadsimtiem viens pie skroderu šūts uzvalks, kā maksā vienu unci, tā maksā vienu unci. Kaut kas līdzīgs. Jā. Zelts un patēriņa gros, lai distancētos, teiksim, no gadžetiem, kuri kādreiz nav bijuši, kā lai salīdzinu, tad salīdzinam ar kaut kādiem basic produktiem grozā.
tas viss ir atrodams, to visu var pētīt un skatīties un pa lielam nonākt pie secinājuma, ka zelts pērk vienu un to pašu patēriņu grozu cauri gadu simtiem. Jā, tas grozs mēdz variēt, nedaudz treknāks, nedaudz liesāks. Bet visādi citādi, tātad runa ir par to, ka zelts pret patēriņu grozu, tās svārstības, viņas nav tādas, lai mēs par to lauzītu šobrīd galvu. Un, jā, īsa atbilde ir tāda, ka ir Mārcis priekšā neko nepateiks, vai vajag pirkt, vai nevajag pirkt. Edgars gan zinot, kad vairs jau sen nav iespēja, tur jau viss pilns, ar pircējiem, es tā saprotu, zelta tirgo. Ja ir nopirts, tad mierīgi vērojam. Ja nav nopirts, es nezinu, ko jūs vēl gaidat par to, ka cena būs zemāka. Es pieļauju, ka tā var nenotikt. Jo es var notikt, var nenotikt. Korekcija var notikt kā pie 3,5, tā pie 5,000. Jā, un vienkārši tas, kad var neatgriezties vairs tā cena, jo es Covid laikā arī esmu teicis un tā kā izteica savu vīziju par to, ka zeltam, pirms tā kā viņš atkal sāks celties, vajadzētu atgriezties, tātad pie 1400 apmēram dolāriem. 1600 bija Covid laikā vēl drusciņi nokrita, bet 1400 nebija, man liekas. Līdz ar to tā viss ir spekulēšana. Investors nespekulē, investors investē. Investēšana ir aktīva iegāde zem vērtības un pārdošana virs vērtības. Pie tā es domāju, ka mēs šodien varētu ar šo te priecīgu noti šķirties. Tātad par to iespēju iedziļināties tematā, tātad, kā jau Jānis teica, investējam tikai tajā, ko mēs saprotam, un šeit ir brīnišķīgs pasākums, kurš, cik es saprotu, ka klātienes vietas jau visas ir aizņemtas. Jā. Bet tātad es ieliku aprakstā linku. Tātad Taveks lapā ir links, kurā var pieteikties un uzreiz norādot, vai mums interesē online pasākumu, tātad online translācija, vai mēs gribam sagaidīt, ka atbrīvojās kāda vieta zālē. Respektīvi, ja būs kāds, kas pateiks, ka viņš neiet, tad jums dos ziņu. Un savukārt, ja jums vieta neatbrīvosies, jūs tāpatās tiksiet uz online pasākumu. Pareizi, vai ne, Jānis? Neesmu nokļūdījies. Jā, jo cilvēkiem plāni mainās un ir kas atkrīt, tāpēc tas tiek veidots. Ja vietas atbrīvojas, mēs piedāvāsim nākat. Jā, katrā ziņā klātienes pasākums būs foršs. Man liekas, tas lielākais bonus ir tas, ka mums būs iespēja satikt klātienē Latvijas filiāls cilvēkus. Pirmkārt, vadību. Ja man ir jāsadarbojas ar uzņēmumu šajā te jomā, man ir ļoti svarīgi zināt, kas vada šo te, uzņēmumu. Jūs būsiet patīkami pārsteigti, cik forša komanda tur darbojās. Es kādreiz biju pārsteigts, jā. Labā izpratnē, labā nozīmē. Jā, tātad Edgars vēl papildina, par konferenci. Par konferenci, Edgar. Ok, konferencē viss pilns. Tātad nevis par to, ka viss pilns investēšanas lauciņā, bet par konferenci. Par konferenci, jā, vēlreiz, tātad ir pilns, bet ir iespēja tātad ieklikšķinot, ka mums var interesēt, ja atbrīvojās vieta, ka mums dod vietu. Ja nē, mēs saņemsim tātad šo te linku uz online pasākumu. Savukārt cits, kas negrib nemaz domāt par klātieni un grib plānot jau tagad to nedēļas nogalu un būt citā vietā, tad uzreiz var spiest klikšķi, tur ir uzreiz var likt, ka interesē tikai online pasākums un baudīt attālināt šo notikumu. Kaut kā tā.
Jāni, vai ir kaut kas tāds, ko es esmu aizmirsis minēt no tā, ko mēs pārnājām pirms tikšanās? Man tā liekas, ka mēs virspusēji. Protams, mēs šeit varam tikai... Jā, šī tēma ir vienas, divas, trīs var runāt, bet, protams, tā virspusēji nosadzām visu. Ja kādam ir interese, protams, vienmēr var arī personīgi nākt jautāt un nevajag baidīties, kad... Jā, telefons supports Taveksam droši zvaniet, jums būs labākais, ko jūs varat iedomāties. Būs pa īstam un dzīvi. Es tā skaitā, jā. Ko? Es tā skaitā. Jā, arī Jānis ir tas, kurš atbild un būs forši. Un savukārt, ja drusciņ dziļāk zināšanās, tad visi būs priecīgi sagaidīti konferencē vienā vai otrā formātā bez maksas. Es redzu, ka daudz jau saka paldies. Forši, paldies arī jums. Man bija kārtēju reizi milzīgs prieks šeit runāt un darboties. Jāteic gan, ka enerģija prasa milzīgu, tāpēc es neesmu katru nedēļu sastopams šeit un vairāk fokusējos uz aizkadra dzīvi Zoomā ar tiem, kas grib mentoringu, kas grib grupās darboties. Un ienirt zināšanās. Šis vairāk ir tāds izklaides formāts, manuprāt. Tāpēc varbūt es lieku mazāk uzsvaru uz to. Lai nu kā, paldies visiem, kas bija kopā. Ceram, ka atkal kāds labs domgrauds ir iedots un tad tiekamies konferencē droši vien. Jā, paldies par uzmanību, par jēgpilnu svētdienas vakaru. Brīnišķīgi. Paldies visiem un tiekamies!